Internetā ir pieejamas mājaslapas, kurās ir dažādi angļu valodas vingrinājumi par brīvu. Šobrīd es esmu atvērusi šo mājaslapu. Šeit var redzēt adresi, kur arī tu pēc tam vari ieiet un izvēlēties vēlamo vingrinājumu, atbilstoši tai gramatikas tēmai, kuru apgūsti. Un šajā mājaslapā ir atvērta tēma verbs to be past simple. Un izvēlamies 12. vingrinājumu. Vingrinājums. Noteikumi. Choose the correct form of the verb to be in simple past tense. Piemērs. Example. You, we, they iekavās darbības vārds be, un pēc tam jau izmantotā forma. Tātad šeit jau ir parādās likums, ka kopā ar vietnieku vārdiem you, we, they, darbības vārdu to be, pagātnē, past simple, lietojam formā were. They were sick last night. Otrs piemērs. Example. I, he, she, it, atkal iekavās dotais darbības vārds un pārveidotā forma. Likums tātad I, he, she, it vietnieku vārdi tiek lietot kopā ar darbības vārda be formu was. I was sick last night. Un pirmais piemērs. I, tātad kā jau noskaidrojām, I izvēlamies was tired last night. Es biju nogurusi pagājušajā vakarā. Otrais piemērs. You. Neatkarīgi no tā, vai teikumā ir domāts tu vai jūs, izvēlamies daudzskaitļa formu were. You were happy last night. Tu vai jūs bijāt laimīgi pagājušajā vakarā. Trešais piemērs. Richard and I. Teikuma priekšmets sastāv no abiem vārdiem Richard and I. Varam aizvietot ar vietnieku vārdu we. We, daudzskaitļa forma, we were excited last night. Ceturtais piemērs. Javier and Roberto, arī divi cilvēki. Tātad daudzskaitlis. Izvēlamies were lazy last night. Piektais piemērs. Julian. Julian, vīriešu dzimtas vārds, īpašvārds. He, vienskaitlī, was angry yesterday. Julians bija dusmīgs vakardien. Tātad gan vārdiņi last night, gan yesterday ir vārdi, kas norāda, ka jālieto vienkāršā pagātne. Past simple. Sestais piemērs. Rachel. Rachel ir meitenes vārds. Vietnieku vārds she, vienskaitlī, was sleepy yesterday. Rachela bija miegaina vakardien. Septītais piemērs. The movie. Kino, filma. The movie was scary. I don't want to watch it again. Tā bija biedējoša. Es negribu to skatīties vēlreiz. Cole, Teddy and Peter. Cilvēku grupa, 3 cilvēki. Daudzskaitlis. Where.
tired after the long drive. Ko, Tedijs un Pīters bija noguruši pēc ilgā brauciena. Un pēdējie piemēri. 9. Jonathan. Jonathan aizvietojam ar vietnieku vārdu he. He, vienskaitlī, was hungry. So he ate a sandwich. Jonathans bija izsalcis. Viņš apēda sviestmaizi. Darbības vārds ate arī ir dots pagātnes formā. 10. piemērs. My mom, tātad sieviešu dzimtas vārds. She was helping the teacher at school yesterday. Mana mamma palīdzēja skolotājai skolā vakardien. Pārbaudām atbildes. Viss ir pareizi. Varam ķerties pie nākamā vingrinājuma. Izvēlamies nākamo vingrinājumu. 34. Past simple with be. Makes the past simple with be. It could be positive, negative or question. Tas nozīmē, ka teikumi var būt gan apgalvojuma, gan nolieguma, gan jautājuma formā. Šajā vingrinājumā ir doti vārdi, kuri tev jāsakārto pareizā secībā, un darbības vārds to be jāpārveido pareizajā formā. Tev ir varianti pārbaudīt atbildi, vai arī uzreiz saņemt jau gatavu atbildi, ja nezini, ko darīt. Pirmais piemērs. Doti vārdi I be at the cinema last night. Last night, pagājušajā vakarā. Un varam rakstīt. No dotajiem vārdiem varēja secināt, ka tas ir stāstījuma teikums. I liekam kopā ar was, jo zinām, ka ir noteikumos prasīts past simple. I was at the cinema last night. Varam pārbaudīt. Tātad, ja atbilde ir pareiza, parādās vārdiņš correct. Otrais piemērs. The children be naughty. Bet teikuma beigās ir jautājums zīme. Tātad jāizveido no dotajiem vārdiem jautājuma teikums. Atceramies, ka jautājuma teikumam vārdu kārtība mainās. Un darbības vārds, kā jautājumais vārds, iet teikuma sākumā. Tātad be forma jāpārvieto uz teikuma sākumu. The children, lietvārds daudzskaitlī, bērni. Un pagātnes forma daudzskaitlī no darbības vārda to be ir were. Were the children naughty.
Pārbaudam. Correct. Tātad jautājuma teikums izveidots pareizi. Trešais piemērs. Atkal ir jautājuma teikums. We be in a cafe when you called. Vietnieku vārds we, daudzskaitlī, mēs. Vārdu kārtība atkal ir jāmaina. Tātad bija ies teikums sākumā, bet pagātnē, tāpat kā otrajā piemērā, daudzskaitlī, būs were. Were we in a cafe when you called? Apskatāmies atbildi. Were we in a cafe when you called? Tātad mūsu variants bija pareizais. Ceturtais piemērs. Vienkārši teikums. Es nokavēju. Es biju vēlu. I was late. Esam uzrakstījuši stāstījumu teikumu. Paskatīsimies, kas notiek šajā gadījumā. Tātad, ja mēs esam uzrakstījuši nepareizi, uzdevums piedāvā iespēju rakstīt to vēlreiz. Try again. Mēģini vēlreiz. Tātad, kā stāstījuma teikums mums būtu pareizi. I was late. Bet noteikumos bija prasīts jautājuma teikums. Mainam vārdus vietām. Was I late? Teikuma beigās jautājuma zīme. Pārbaudam tagad. Correct. Tātad šajā gadījumā jautājuma teikums ir pareizs. Piektais piemērs. She be a teacher when she was young. Laiks pagātnē. When she was young. Kad viņa bija jauna. Teikums ir stāstījums. Apgalvojuma teikums. She was a teacher when she was young. She was a teacher when she was young. Sastais piemērs. Jautājuma teikums. Where we be. Parasti šis divu vienādas izrunu vārdu savienojums samulsina skolēnus. Bet mēģini tagad saprast, kā tas izskatās rakstiskā veidā. Kur mēs bijām? Jautājamais vārds where. Ko mēs tagad darām? Tātad speciālajos jautājumos jautājamais vārds vienalga paliek teikuma sākumā. Where, bet jāmaina vietām ir teikuma priekšmets un izteicējs. Where we. Kur bijām mēs? Pārbaudām. Correct. Ceturtais piemērs ir jautājuma teikums. Bet, piemēram, ja mēs izveidotu apgalvojumu teikumu, I was late. Apgalvojumu teikums, un mēs varam pārbaudīt, vai esam uzrakstījuši pareizi. Tātad, ja
uzdevums ir paveikts nepareizi, tad tiek dot iespēju to pildīt vēl vienreiz. Try again. Try again. Pārveidosim doto teikumu par jautājumu teikumu. Pirmais vārds jautājumais vārds. Un pēc tam seko teikuma priekšmets. Teikuma beigās jautājuma zīme. Was I late? Un ja mēs pārbaudam tagad, tad jautājums ir uzdots pareizi. Correct. Vai es nokavēju? Vai es biju vēlu? 5. piemērs. She be a teacher when she was young. Teikuma priekšmets she likes when she was young, kad viņa bija jauna. Stāstījuma teikumā sanāk she was a teacher when she was young. Viņa bija skolotāja, kad viņa bija jauna. Tātad kaut kur ir kļūda. Meklējam, kur ir kļūda. Šoreiz tā būs burtu kļūda. Tātad arī tādā veidā tu vari reizēm nejauši kļūdīties. Un tātad ir jāpārbauda visas iespējas. Tātad stāstījuma teikums ir. Vārdu kārtība she was arī ir pareiza. To be forma was arī ir pareiza, bet ieraugam, ka esam izlaiduši burtu vārdā teacher. Tad izlaistais burts a. She was a teacher when she was young. Pārbaudot teikumu vēl vienreiz, pārliecinamies, ka viss ir uzrakstīts pareizi. 6. teikums. Where we be. Jautājuma teikums. Zinot, ka kopā ar vietnieku vārdu we jālieto forma where, veidosim jautājumu teikumu. Bet bieži vien samulstam, ja ir 2 līdzīgi vārdi blakus. Tiem ir vienāda izruna, tomēr jāatcerās, ka rakstība atšķirās. Tātad. Where were we? Kur mēs bijām? Tulkojot latviski, vārdu kārtība atkal ir savādāka, bet, ja mēs tulkojam vārdu pēc vārda, where, kur, where, bijām, we, mēs. Kur bijām mēs? Nākamais piemērs. You be okay. Apgalvojam teikumā. You are okay, bet mums ir dota jautājuma zīme. Tad sākam ar vārdiņu, kas iet kopā ar vietnieku vārdu you. Are you okay? Are you okay?
pārbaudot, redzam, ka ir piedāvāts try again, mēģina vēlreiz. Tātad, kur ir kļūda? Esam aizmirsuši, ka uzdevuma noteikumos bija prasīts pārveidot darbības vārdu be pagātnē. Tātad, pirmajam vārdam jautājuma teikumā bija jābūt where. Where you okay? Tomēr tik un tā uzdevums prasa mēģināt vēlreiz. Kurš vēl ir kļūda? Pavisam vienkārša. Teikums ir jāsāk ar lielo burtu. Where you okay? Atbilde vienalga netiek pieņemta. Pārbaudam. Tad, kas mums ir pareizi? Nepareizi ir vēl viena burtu kļūda. Tātad šādā veidā tu vari pārliecināties pilnīgi par visu, ko tu raksti. Vai visi vārdi ir pareizi, vai pareizi ir teikuma uzbūve, un vai ir lietots pareizais laiks. 8. piemērs. We be too tired. We are. Zinām, ka būs atkal kļūda, jo are ir tagadnē, bet pagātnes forma no are ir we were too tired. We were too tired. Mēs bijām pārāk noguruši. Correct. 9. piemērs. How the party be? Tātad tu gribi uzdot jautājumu, kāda bija ballīte? Jautājuma teikums. Sāks ar jautājumu vārdu how. Aiz tā būtu jāsako vārdiņam bija. Tātad bija. The party, vienskaitlī how was the party. How was the party? Correct. 10. piemērs. They be late for the interview. Vienkārši stāstīt teikums. They were late for the interview. Viņi nokavēja interviju. They were. 11. piemērs. You be in the garden. You. Atkal neatkarīgi tu vai jūs lietojam kopā ar formu where. You were in the garden. You were in the garden. Jūs vai tu biji dārzā. 12. piemērs. Tu gribi pajautāt par kādu cilvēku. Kāds bija viņa vārds? What? Ja tu gribētu uzzināt, kāds ir viņa vārds, šobrīd tu teiktu what is his name? Bet jālieto ir past simple pagātne. Tad what was his name? What was his name? Kāds bija viņa vārds?
13. piemērs par laikapstākļiem, vai arī par temperatūru, vai arī par kādu sajūtu telpā, vai ar ko citu. It, vienskaitli, ar lielo burtu sāksim teikumu. It was not cold. It wasn't cold. Nebija augsti. Būs uzdevumi, kur būs jālieto saīsinātā forma. Pārbaudīsim, kas notiktu šajā gadījumā. Ja mēs lietotu saīsināto formu. Tātad arī tiek pieņemta pareiza atbilde. It wasn't cold. Četrpadsmitais piemērs. Jautājuma teikums. Is she beautiful? Is she beautiful? Vai viņa ir skaista? Meklējam kļūdu. Is she beautiful? Ja nezinām, tā tad atkal ir jautājums nevis tagadnē, bet pagātnē. Was she beautiful? Vai viņa bija skaista? Vai viņa bija skaista? Piecpadsmitais piemērs. Nolieguma teikums, jo parādās vārdiņš not. She was not my wife at this time. Viņa nebija mana sieva šajā laikā. She wasn't my wife at this time. Viss vienkārši šajā piemērā ir atcertājumi. 16. piemērs. Hungry, izsaucis. He was hungry. He was hungry. Viņš bija izsaucis. Correct. Septiņpadsmitais piemērs. Jautājuma teikums. Tātad atkal skatāmies, kuri vārdi ies pa priekšu, un pēc tam jau varam veidot šo jautājumu. Why were you late? Kāpēc tu nokavēji? Why were you late?
18. piemērs. You not be early. Nolieguma teikums. Mums jāsāk ar lielo burtu. You. Tātad nolieguma teikumā arī not nebūs pirmais vārds, ko lietos pirms darbības vārda to be. Tāpēc vispirms mēs liekam vārdiņu pagātnē you were. Mums jāuzraksta ir you were. Tikai pēc tam seko vārdiņš not. You were not early. Tu nebiji agri. Tu nebiji agri. 19. piemērs. They not be in love. Runa par mīlestību. Bet atkal ir nolieguma teikums. They. Daudzskaitlī. Tātad atkal were. They were not in love. Viņi nebija iemīlējušies. To be in love, iemīlēties. Un pēdējais piemērs. Atkal noliekuma teikums. Mēs nebijām Ķīnā. We weren't in China. We weren't in China. Tātad šajā gadījumā es lietoju saīsināto formu we weren't. Bet pareizi būtu arī tāpat kā 19. piemērā rakstīt katru vārdu atsevišķi. Were not.